Tagad par šo te valdības izdevumu. Tur ir interesanti lieta. Ja mēs paskatāmies neierobežotā laikā uz laikās, tad ir vien tāda pilnīgi nenovēršama situācija, kad kapitālisma ekonomika ir ciklus. Problēma tikai viena apstākļa, ka šīs te sinusoīdas, tā teikt, varētu teikt periodu vai pusperiodu, praktiski neiespējami noteikti, kas vēl nevienam nav izdarīts. Tāpat kā samērā grūti paredzēt arī šo te amplitūdu dziļumu lielu. Es ar padomus integrētu zīmē, reāla situācija daudz sarežģītāk, viņš ir kāds catraini līdi. Un tad ir tāda klasiska lieta, ko valdības nekad nav spējušas izdarīt, atskaitot Tečers un Reigana valdību kā klasiska. Valdības uzdevums ir, cik tas paradoksāli nebūtu, nevis pumpēt uz augšu. Tā teikt, šo te koproduktu. Bieži vien uz presē varat lasīt, vēl strādāt. Tas ļoti bīstam, jo tāpēc, ka šeit pumpēt uz augšu, pēc tam tas kritums ir ļoti nopietns. Uz leju viņš ir nenovēršams, tas kapitālismu zelta likums, viņi nevar viens. Lūk, valdības uzdevums ir pretējs, valdības uzdevums ir mazināt. Mazināt šīs te jādas lietas. Ir kā no vienas puses muļķīgi, kādreiz mazināt šeit pieaugumu. Tāpēc, ka problēma ir, ka jāmazina ir abas puses, jāspiež kopā ar sinusoīdu. Tas rada stabilāku attīstību valstī. Īpaši sāpīgi ir šī te recesijas fāze. To sauc par recesiju, un šito sauc par bumu. Kādi Zels likumi? Lai varētu saspiest kopā, Zels likums ir, ka bumu fāze, punkts 1, nodokļus vai nu nemaina, kas ir minimālā programma, vai ceļi. Tāpēc, ka tā ir tā lieta, ceļot nodokļus, kā jūs redzat, šeit ceļot nodokļus, caur tēri, šito vīgri mazinu. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs uzkrājat taukus. Jūs varat uzkrāt taukus, jo tad, kad jūs nenovēršam nonāksiet tajā otrā fāzē, kas ir recesijas fāze, un tas Latvijā ir bijusi pamatā ar ārēju faktoru rezultātu. 95. gadā iekšēja bankas krīze, 98. gadā Krievijas krīze. Mums esam pārāk maz valsts, lai mēs varētu iekšēji generēt šos ciklus. Šādos, ka mēs būsim spējīgi, mums vairāk mazāk tas būs koordinēti. Un arī patreizies moments, ko es jums rādīšu, ir ne mūsu iekšēji ģenerēts. Tāpēc, ka šeit, kad notiek recesija, notiek, ka koprodukts stipri krīt, privātais patēriņš mazinās, tad ir grūti ar investīciju ieplūšanu. Tad ir tas variants, kad valdībai ir jāstimulē ekonomika. Es to esmu darījis kā finanses ministrs 98. gadā. Un faktiski jums jāiet pretējā virzienā, ka jums faktiski privātais patēriņš, privāto investīciju, privāto biznesa darbību stipri samazinājusies, un Krievijas krīzes rezultātā, tad valdībai jākompensē. Un tad šis ir tas brīdis, kad ir nodokļi jāsamazina, un kad var palielināt valsts izdevumus. Viss valdības rīkojas otrādi. Tad ir labie laiki, tad var samazina nodokļus, bet tā kā ir sliktie laiki, neienāk naudu, tad domājot, ka tad varēs iegūt naudu ceļu uz augšu nodokļus. Dabū pilnīgi pretēji efekti. Par šīm te lietām